Labrīt, darbie skatītāji! Man ir patiesas prieks jūs sveicināt šorīt, māmiņu dienā. Šis ir jaunās sezonas pirmais raidījums. Un šajā sezonā svētdien rītos būsim mēs abi kopā ar jums. Es un Šantī. Vai ne, Šantī? Iedvesmosim jūs veselīgai ikdienai, stāstīsim par veselības jautājumiem un iepazīstināsim ar dažādiem uzņēmumiem. Cerams, jums patiks. Nu ko, Šantī? Šantī? Ejam? Ko? Ejam. Lai cik ļoti tu tīrītu zobus, profesionāla aprūpe ir nepieciešama ikvienam. Dental Art – mūsdienīga zobārstniecības klīnika Rīgas centrā. Zobu implanti un protezēšana, smaida estētika, venīri, balināšana, kompozīts, sedācija, zobārstēšana miegā, zobu sakņu kanālu ārstēšana, ķirurģija, zobu ekstrakcija, konsultācijas un diagnostika, vispārējā zobārstniecība, profesionāla zobu higēna. Profesionāla mutes dobuma higēna ir svarīga veselībai, tāpēc, ka zobu aplikums un zobu akmenis nav vienkārši pārpalikumi. Tas ir baktērijas, kas normāli apdzīvo mūsu mutes dobumu. Un tas baktērijas, apēdot kopā ar mums cukurus un ogaļhidrātus, sāk izdalīt skābi, kur ietekmē uz zobiem veidot caurumus kariesus un arī ietekmē uz smagunu veidot smagunu iekaisumu. Tā paliek tad pietukusi, apsartusi un asiņo. Un tad mūsu organismā notiek pastāvīgais iekaisuma process, kas arī noslabo imūnsistēmu, kā arī tas baktērijas var pārvarēt barjeru asinsvadiem un tikt asinsrīti. Zobu higienistu ieteicams apmeklēt 2 reizes gada, kā reizīti pusgada, un, protams, laiks varētu atšķirties no plombītes daudzuma, no tā, kādas baktērijas mums apdzīvo mutē, no siekalu sastāva. Tas var būt saistīts ar medikamentiem, kurus lietojam. Tas var pastiprināt zobakmeņu veidošanu, kā arī hroniskas slimības arī var ietekmēt zobakmeņu veidošanu, kariesu daudzumu. Tāpēc tur viss ir apspriežams, laiku nosākā higienists, zobārsts vai periodontologs, cik bieži ir jāapmeklē. Pacients var saprast pēc smaganu asiņošanas, ka ir jādodas pie higienista, jo asinis ir pirmā pazīme, kas smaganam mēģina mums paziņot, ka ar viņu kaut kas nav labi, ka es esmu iekaisuša, man te ir slikti un vajag palīdzība. Jā, sievietēm dažādas dzīves posmas ir jāpievērš vairāk uzmanības savai mutes dobumai higēnai, jo, piemēram, grūtniecības laikā mums palielinās estrogens un mainās hormonālu līmenis, tāpēc smaganam, piemēram, saņem vairāk asini, tāpat par sevi paliek tāda vairāk uztraukušos, viņi ir pietukusi, viņi ir apsartusi, var arī asiņot, bet ja mēs kārtīgi netīram zobiņus, nediegojam, tad savācās aplikums, kas pastiprina to visu iekaisuma procesu, kā arī baktērija mainas vidi, tie paliek agresīvāki un izraisītu vairāk caurumu. Kā arī, piemēram, menopauzes laikā mums tieši otrāk mums samazinās estrogena līmenis, un tas arī ietekmē siekalu dziedzerus, mums samazina siekalu plūsmu, tāpēc var rasties sausa mute sindroms, mūsu zobi dabīgi nav pasargāti. Tāpēc jebkura dzīves posma ir jāpievērš kārtīgu uzmanību mutes dobumai higēnai, ir jāapmeklē higienistu, ir jāapmeklē reizi gada zobārstu, lai veiktu kārtīgu pārbaudi un neko nepalaist garām. Mammas vienmēr rūpējas par bērniem, tētiem, vecākiem, tāpēc šajā māmiņu dienā es aicinu jūs uz kliniku Dental Art parūpēties par jūsu smaidu. Skaistums, grācija, stils, silts smaids. Tas, protams, ir par sievieti. Ir tik svarīgi ikdienā atrast laiku, lai parūpētos par sevi un sevi palutinātu. Beauty Lounge numur 27. Salons, kur skaistums satiek kvalitāti ar zinošiem industrijas profesionāļiem, kam pirmajā vietā ir klienta pašsajūta un ilgtermiņa rezultāts. Aparātu procedūras, matu procedūras, botoks, keratīns, rekonstrukcija, permanentais grims, skropstu pieaudzēšana, friziera pakalpojumi un sejas procedūras. Beauty Lounge numur 27 ir 13 gadu izaugsmes rezultāts. Mēs palīdzam sievietēm justies skaistām un pašpārliecinātām. Mūsu pieeja ir individuāla un kvalitāte mums vienmēr ir pirmajā vietā. Šodien esam jaunā sākumā ar plašu, mūsdienīgu, inovatīvu procedūru klāstu. Un tas ir tikai sākums. Beauty Lounge numur 27 ir vieta, kur skaistums satiek kvalitāti.
Mūsu salonā ir pieejami 2 inovatīvi ķermeņu aparāti – Body Sculpt un Total Body Plus. Šie aparāti saudzīgi modelē ķermeni un uzlabo ādas stāvokli. Mēs palīdzam dāmām atgūt pašsajūtu un pārliecību par savu ķermeni. Mēs izmantojam drošas un kvalitatīvas tehnoloģijas. Šī ir sinerģija, kas ļauj sasniegt redzamus rezultātus jau uzreiz pēc procedūras. Body Sculpt iekārta ir aprīkota ar virkni novatorisku programmu, ko ir iespējams pielāgot katram individuāli. Atkarībā no tās kombinācijām ir iespējams risināt dažādas ķermeņa estētiskās problēmas, tādas kā celulīts, liekās tauku nogulsnes, ādas neelastība, liekās šķidruma izvadīšana, ādas turgora uzlabošanas nepieciešamība, ādas reljefa, nelīdzenumu, lokālo tauku nogulsnes. Vienas procedūras laikā notiek 4 terapijas uzreiz – zemes intensitātes lāzers, vakums, trieciena vilnis un radiofrekvence. Sejas kopjošā procedūra, lai pēc ikdienas noguruma atklātos sejas dabiskais mirdzums, atļaujot mirkli sev. Piedāvājumā gan relaksējošā procedūra atpūtai, gan arī procedūra steidzīgajam dienas ritmam, kad nepieciešams ātrs restarts. Ikdienā mēs rūpējamies par citiem, dodam, atbalstām, bet patiesībā viss sākās ar mums pašām. Kad sieviete jūtās labi, pārliecināta un skaisti, viņa var dot vēl vairāk savai ģimenei, bērniem un apkārtējiem. Rūpes par sevi tā nav greznība, tā ir nepieciešamība. Tas ir veids, kā pateikt sev, es esmu svarīga. Īpaši māmiņu dienas laikā es vēlos atgādināt jums, dāmas, ka ir svarīgi neaizmirst pašām par sevi. Visām brīnišķīgajām māmiņām novēlam brīnišķīgu māmiņu dienu. Vai zināji, ka māksla var būt medicīniska un dziedinoša? Tā ir kā meditācija. Kad mirklis apstājas un domas kļūst mierīgas. Ebru balanss studija projekts. Ebru ūdens gleznošana ir sena mākslas tehnika, kurā krāsas tiek pilinātas uz ūdens virsmas un pēc tam pārnestas uz papīra vai auduma, veidojot unikālus rakstus. Ebru ir mākslas veids, kas nācis tālus ceļus no austrumiem. Tas ir tā, ka tu ar krāsām zīmē uz ūdens virsmas un tālāk uzliec lapu un jau noņem zīmējumu. Tā var teikt, ka tā ir otas deja uz ūdens. Ebru tas ir mums tāds atslodze, meditācijas sava veida, kad tu pieeji pie tās vanniņas, kad tu sāc zīmēt, kad tu spēlējies ar krāsām, tu vispār ne pa ko citu nedomā. Tā ir tāda sava veida relaksācija. Es ieteiktu Ebru noteikti katram pamēģināt, jo tā ir iespēja pabūt ar sevi, nomierināties, gūt tādu mieru sevi. Vienkārši spēlējoties ar tām krāsām, atslēdz prātu, un tu paliec mierīgāks, pacietīgāks, jo ebru māksla māca pacietību. Šeit viss ir dabīgs. Es neesmu mākslinieks, es nekad neesmu zīmējis, arī skolas laikā gribās zīmēt, bet uz papīra tev nesanāk. Tad šajā vanniņā zīmējot, vienmēr sanāk gala rezultāts. Ebru darbu izstādes, ebru darbu foto izstādes, meistarklases katru nedēļu Jelgavā un Rīgā, dalība pasākumos, pilsētas svētkos un jubilejās, apģērbi un aksesuāri ar ebru dizaina apdruku, ebru mākslas terapija, programma dažādām nozarēm, vecumiem un mērķiem. Šī gada jūnijā mēs pārstāvēsim Turcijā lielā festivālā Latvijas vārdu ar mūsu ebru māksliniecēm, meistarklasēm un vēl dažiem produktiem no Latvijas, kas
nes mūsu vārdu pasaulē. Biedrība Zaļā brīvība ir izveidojusi Eiropas projektu, mēs strādājam pie tā, un tā ideja ir, ka no pārstrādātiem tekstilu materiāliem vai atlikumiem mēs veidojam suvenīrus priekš Latvijas. Un vēl ir iesaist arī no sociālā uzņēmuma, ka tos veido cilvēku ar īpašām vajadzībām. Un kāpēc man šī ebru māksla liekas ļoti piemērota šim projektam, jo tas lielākais izaicinājums ir veidot no atlikuma jaunu produktu, lai tu nepievieno atkal kaut ko vēl klāt tādu, kas rada šos te no jauna atkritumus. Es gribētu visām māmām novēlēt būt drošām, uzdrošināties un spērt kādu pirmo soli, kaut ko jaunu sākt un turpināt, jo tas nekad nav par vēlu. Izrādās, suņiem ir arī spā, un tas pat esot nepieciešams. Kā Šantijai veicās? To skatāmies nākamajā sižetā. City Souls – suņu un kaķu grūminga salons un koncepta veikals. City Souls ir radīta vieta, kur mīļdzīvnieki tiek saprasti, cienīti un aprūpēti ar sirsnīgu un profesionālu attieksmi. Pilns suņu un kaķu grūmings, mazgāšana, žāvēšana, ķemmēšana, griezums, trimings, nagu apgriešana, ausu un acu kopšana. Individuāli, mierīga un cieņpilna pieeja katram dzīvniekam. Kafija saimniekiem un papučīno suņiem. Konceptu veikals ar rūpīgi atlasītām kvalitatīvām precēm mīluļiem. Labrīt, Elizabete. Labrīt! Saprotu, ka es varu necerēt uz jaunu frizūru, jo mēs esam ieradušies suņu frizētavā. Jā, mēs esam suņu grūminga salonā City Souls pie manis ciemos, un šeit mēs pucējam suņus un kaķus. Piedāvājam arī pašapkalpošanās iespēju, ka cilvēks var pats atnākt un sapucēt savu sunīti, bet jā, cilvēks mēs nefrizējam. Kā radās ideja par grūminga salonu? Ideja radās aptuveni 7 gadus atpakaļ, kad mūsu ģimenē ienāca Keila, īru septers. Un viņa radīja manī vairāk interesi tieši par suņiem. Es izmācījos kinoloģiju un es zināju, ka es gribu saistīt savu dzīvi kaut kā ar suņiem. Jā, un tā, kad mēs ieguvām Keilu, es interesējos par šķirni un es uzzināju, ka man būs nepieciešams viņu vest pie grūmera, pie suņu friziera. Un es domāju, ka es varētu arī izmācīties pati šo profesiju, tīri, lai sakoptu savu sunīti, un tas viss kaut kā apauga. Viss tā kinoloģija, suņu frizēšana, un tas viss nonāca pie tā, ka es atvēru savu salonu. Esmu dzirdējis, ka no cilvēkiem tad diezgan lielu skepsi par suņu frizēto, par grūmingu. Ko tu varētu pateikt šiem cilvēkiem? Kādēļ ir labāk nākt pie jums, pie profesionāļiem? Suņu grūmings ir patiešām nepieciešams suņiem, tāpēc, ka tas nav tikai skaistums, tas ir par suņu labsajūtu, jo suns ne tikai izskatās labāk, bet viņš arī noteikti jūtās labāk pēc šīm procedūrām, jo viņš ir izmazgāts, izķemmēts, ir nogriezti viņa nagi, viņam ir iztīrīts auss, tādas higienas lietas, kuras varbūt ikdienā saimnieks mums neaizdomājas, cik ļoti ir nepieciešams sunim. Tad jums ir ļoti pacietīgi darbinieki, kolēģi. Jā, pacietīgi un galvenais dzīvniekus mīloši. Tas arī ir noteikti ļoti svarīgi, jo darbs ir fiziski un emocionāli grūts, un tas tiešām ir jāmīl. Un ir jābūt tai iekšā tai sajūtai, ka tu gribi, lai suns iziet ne tikai skaists, bet arī laimīgs ārā no salona. Aicinām visus suņu mīļus pie mums ciemos uz kapučīno un papučīno. Paklausīgs suns, tas ir cītīga darba rezultāts. Kā to darīt pareizi? To skatāmies nākamajā sižetā. Vai ne, Šantī? Inteliģents suns, suņu un saimnieku skola, individuāla un cieņpilna pieeja katram sunim, pozitīva un ētiska apmācība, kā arī saimnieku izglītošana. Šodien pie mums notika tradicionāla zināšanu grupas nodarbība, uz kuru brauc visi saimnieki no, es teikšu tā, tuvākajiem novadiem. Šeit katru nedēļu mēs tiekamies brīnišķīgās grupas nodarbībās, kur mēs apgūstam gan impulsu kontrols treniņus, apgūstam nodarbības dzīvei, cieņpilnas attiecības ar savu sunīti, pamatpaklausības elementus un, protams, kļūstam un topam par inteliģentiem suņiem.
mazo šķirnu sunīšu apmācība, lielo un vidējo šķirņu suņu apmācība, uzvedības problēmu risināšana, kucēnu audzināšana, pastaigas brīvā dabā ar sasaukšanas elementiem, apmācība pilsētvidē, individuālu un grupu apmācība, darbs ar suņiem ar īpašām vajadzībām, nose work. Es esmu ļoti priecīga šodien satikt Šantiju. Šantija vēl neko nav nokavējusi. Šantijai tūdaļ būs 6 mēneši. Ir lietas, kas mums ir jāsakārto tā ļoti operatīvi un āši līdz tiem 6-7 mēnešiem. Ja mēs paņemam atskaites punktu, ka Šantija vēlētos nokārtot inteliģences suns skolas eksāmenu, tad attiecīgi tas laika periods, cik ilgā laikā jūs būtu gatavas, ir lielā mērā atkarīgs arī no saimnieces. Ja saimniece būs tikpat cītīgas skolniece kā viņas suns, tad viss mums ies no rokas un pat iespējams pēc pusgada mēs jau varēsim startēt eksāmenā. Pazīmes, kas liecina, ka suns ir inteliģents, ir pirmām kārtām viņa sadarbība ar saimnieku, tā ir arī emocionālā drošība un veselīga socializācija. Bet, protams, ir vēl daudz un dikti citas pazīmes, šīs ir tās būtiskākās. Šantī, tu esi saņēmusi dāvaniņu. Un zini no kā? No Anivia. Latvijā ražotas sprādzītes un siksnīs. Pasties, cik maiga. Uzliksim to? Ko, Šantī? Skaisti, jā. Precēsimies? Šantī, pasaki paldies. Jā, patīk tev? Tad pasaki paldies. Nu ko, ja es vēlos paludināt sevi ar kaut ko labu, gaumīgu, tad es atnāku uz kaļķa vārtiem. Man garšo labi paēst, un kur gan citur, ja ne kaļķa vārtos. Šeit es jūtos kā mājās, it īpaši svētkos, māmiņu dienā. Kāda vēl lielāka svētka var būt? Tie pat ir lielāki par Līgo svētkiem un jauno gadu, vai pat par Ziemassvētkiem. Nu ko, sveiciens svētkos, pirms brokastīm. Ivar, mēs esam pazīstami jau 100 gadu, protams, tu zini manas vēlmes, bet ko tu šorīt varētu man ieteikt? Tev es ieteikšu ceptas tīģergarneles, un mammai mēs pagatavosim pavasara salātus ar svaigiem sparģeļiem. Burvīgi, man jau tagad siekals mutē slīkst. Gaidīšu. Lai labi garšo! Paldies! Un ja jūs kaut ko nezināt no galda etiķetes, tad Ivars jums arī iedos tādu mazu skoliņu, kā uzvesties restorānā. Un, protams, neaizmirstam pateikt paldies pavāram. Te būs neliels komplimentiņš no virtuves. Tas ir par labu uzvešanos? Par labu uzvešanos, jā. Aha, Par paldies! perfektu etiķeti. Tātad ziedkāpostu slāņvija ar svaigiem ziedkāpostiem, foreļu ikriem un ziedkāpostu un lakšu putām. Baudi! Izklausās garšīgi. Paldies! Mamu, un šie salāti tev māmiņu dienā. Man šorīt desertā pasniedz Rīgas atslēgu. Spilvens izskatās kraukšķīgs. Atslēga arī izskatās kraukšķīga. Kas ir tas, to es tūlīt garšošu. Un mamma, šis saldais ir tev. Šis gan izskatās tāds mīksts, pūkains, tāds kaut kas maigs un mīļš. Kā jau mamma.
Mazo princešu un džentlmeņu akadēmija dibināta 2015. gadā ar mērķi uzlabot sabiedrību kopumā un veicināt inteliģentas vides ieviešanu katrā mājā. Mazo princešu un džentlmeņu akadēmija uzņem audzēkņus jaunajam mācību gadam. Mums ir programma, kura ilgs 10 mēnešus un kuras laikā jūsu bērns apgūs etiķetes pamatus, iemācīsies pareizi un pēc etiķetes ēst, kā arī apgūs kultūru, tiksies ar dažādiem aktieriem un dažādiem citiem brīnišķīgiem pasniedzējiem. Programmas unikalitāte ir tāda, ka tā ir veidota 2 daļās. Pirmajā daļā mēs apgūstam nopietnas lietas, un otrajā daļā mēs gūstam prieku. Līdz ar to bērni aiziet apmierināti, priecīgi. Un ir daudz kā jauna, bērni iemācās ne tikai to, ko mēs mācam meistarklasēs, bet, piemēram, šīs dienas nodarbībā, kurā mēs cepām picu. Vienā no brīvajiem posmiem viens puisis iemācīja otram puisim pulksteni. Tātad bērni draudzējas. Šīs dienas nodarbība bija unikāla ar to, ka mūs uzņēma pats Italissimo saimnieks, šefpavārs. Mēs kopīgi cepām picas, mācījāmies, kā klāt galdu, kā ēst pēc etiķetes. Uzņemam bērniņus no 6 līdz 14 gadiem. Tā kā laipni aicināti visi, kuri vēlas bagātināt sava bērna iekšējo pasauli, izglītot bērnu. Pēc Mazo princešu un džentlmeņu akadēmijas nodarbībām es varu garantēt vienu lietu, ka tad, kad vajadzēs, jūsu bērns zinās, kā pareizi ēst, uzvesties un kā radīt pirmo iespaidu par sevi. Laipni lūgti pievienojieties! Veselīgi ēst ir ļoti labi. Kopt matus ir ļoti labi. Uz sejas likt visu ir ļoti labi. Rūpēties par savu skaistumu, iekšējo, ārējo, viss ir ļoti labi. Bet ir vajadzīgs materiāls, ar ko visu to darīt. Tādēļ ir jārūpējās par savu ķermeni. Un šodien es esmu atnācis uz MyFitness. Ejam! Protams, pirms visiem treniņiem ir jāiesildās. Ko es ieteiktu MyFitnessā? Jaunumu. Izīrēt pulsometru, jo citreiz gadās, ka nepaņem līdzi. Un, protams, pēc tam ir svarīgi atsildīties. Bija palaids garām. MyFitnessā ir arī proteīna smūtija, lai atjaunotos te muskuļi pēc treniņa. Nu ko, kas jauns MyFitnessā? To jūs uzzināsiet nākamajos raidījumos. Priekā! Paldies, ka skatījāties mūsu raidījumu. Un tiekamies jau nākamajā raidījumā. Bet, protams, jūs mūs varat sekot arī sociālajos tīklos. Bet tikmēr jūs mūs varat satikt MyFitness telpās, Workland biroja telpās vai Dentalart, vai arī kur citur, kur ir mūsu sadarbības partneri.